Mēs esam Silmuča Cosmetics, dabīgās kosmētikas zīmols no Baldonas lauku teritorijas un ražojam sejas ķermeņa un matu kopšanas līdzekļus ikdienas lietošanai. Paši izmeklējam vislabākās dabīgās izēvielas, paši savām rokām šo kosmētiku ražojam, izmantojot ļoti minimālus resursus un nelielās ražošanas telpās, kā arī šis produkts tiek iepakots vidē draudzīgā iepakojumā. Arī ražošanas procesā mēs domājam ilgtspējīgi un, piemēram, ziepju atgriezumus, kas mums veidojas no ziepju ražošanas procesa, mēs tiem iedodam jaunu dzīvi, pārveidojot tos mazās brāļa ziepītēs. Man kā 2 bērnu mammai ir ļoti svarīgi atstāt saviem bērniem tīru un sakoptu vidi, un tāpēc man ļoti patīk šī doma par to, ka mēs savu zemi esam nevis mantojuši no saviem senčiem, bet aizņēmušies no saviem bērniem. Un man šķiet, ka uzņēmējdarbība brīnišķīgs veids, kā dot reālu ieguldījumu un veikt kādas izmaiņas, piedāvājot vidē draudzīgākas alternatīvas. Spirulīna Nord audzē mikroskopisko aļģu spirulīnu, kas ir ļoti veselīgs dārzenis. Mēs esam vienīgie ziemeļu reģionā, kas to audzē, jo tā ir tropiskā mikroskopiskā aļģe. Vēsajā Latvijas klimatā mēs to audzējam iekštelpās, slēgtā tvertnē, līdz ar to mēs neaizņemam ārā šīs zemes platības, atļaujot tur augt citiem augiem, un mēs arī varam reciklēt, un tādējādi mēs varam šo procesu padarīt vēl ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku. Tātad mūsu izpratnē ilgtspēja nozīmē rūpīgi pārdomāt izlietotos resursus, skatīties, ko mēs maksimāli varam izmantot atkārtoti, ko mēs varam optimizēt un efektivizēt. Mēs kā pētnieki un inženieru komanda uzskatām, ka katrā procesā vienmēr ir vieta izaugsmei, un bioekonomika ir tieši jautājums, kā mēs varam strādāt efektīvāk.